and this is open as well. Is it also shaping how you... I'd like to have the almost on the border with Latvia. This is. I'd like to. Tad ietekmējot šo te plūsmu, mēs varam mākslīgi apludināt šīs te teritorijas nepieciešamības gadījumā, un tas nozīmē to, ka mēs radītu papildus šķērsli kaut kādā krīzes gadījumā. We already agreed with the four of them, yeah. Where are they? Pie Baltijas aizsardzības līnijas mums ļoti daudz purvievu. Mēs ļoti atbalstam to, ka katrs dabisks šķērslis, kas var tikt atjaunots un radīts, tas tikai un vienīgi palīdzēs šīs aizsardzības līnijas būvniecībai. Tas būs labi, ja mēs dabūsim. Sinking in? Into the a little bit degraded part. You can close the drainage ditches and the water will not be flowing out of the bog anymore. So it's even better for the defense. Brūnais svagns, azārsvagnum species, keeping bird species. When you drain peatlands, they are starting to emit all the greenhouse gases. So if you restore a peatland, you keep all the carbon in it. You should go along the higher places. Hold the first, this short bush. Okay. But yeah, it's 50-50. The reason why they are here. Mēs redzam viņa plānus, to, kas runā, to, ko viņš dara saviem kaimiņiem ar Ukrainu un tā tālāk. Nu, skaidrs, ka mēs nevaram pateikt, ka mēs to savu aizsardzības līniju vai savu aizsardzību būvēsim tikai uz kaut kādu noteiktu laikam.